Labi iespēle, labs pirmais pieskaniens pa vartiem un varti! Atklāts spēles rezultāts jau 5. spēles minūtē. Pirmais moments RFS. Šoreiz izjūtu uz savas ādas to, ko izjuta visi, kad es spēlēju Jelgavā un pārstāvēju Jelgavu, kad visiem šeit klājās grūti. Arī mums šodien klājās grūti, bet mēs tam gatavojamies, jo ir diezgan laba jauna komanda. Viņiem centīga, saprot, ir taktika, un tāpēc visiem pret viņiem klājās sezonas otrajā pusē ļoti grūti. Un pie 1-0, 2-0 nevajag atslābināties, vienmēr komanda var atgriezties spēlē. Bet mums bija daudz momentu vēl tādu. Pusmomenti, kur mēs varējām kaut ko vairāk panākt, izcīnīt, gūt otros vārdus un mazliet spēli nomierinātos, bet visu laiku Jelgava bija uz pulsa, turēja sevi, kā teikt, spēlē, un tas mums mazliet sarežģīja. Vai mazliet radīja mūs nervozāks atlikušo spēles daļā. Bet otrs puses kā tādas īsti labas moments neļāvām viņiem izveidot. Jā, bet pēc 0-1 viņam pietiek ar vienu tādu pusmomentiņu, lai būtu 1-1, tāpēc bija jābūt koncentrētiem līdz spēles galam. Tāpēc tas arī tas, ko treneris pēc spēles minēja, ka mēs bijām koncentrējušies līdz spēles galam, kurš katrs gribēja atdot visu uz laukumu, un tas arī droši vien palīdzēja mums noturēt to 0 aizsardzību un izcīnīt svarīgus 3 punktus. Sezonas sākumā noteikti uz Jelgavu tomēr daudz skatījās kā uz tādiem jaunpienācējiem, jauniem pušiem un tā tālāk. Tagad pēc tiem 5 vārtiem Skonto stadionā laikam arī galvā mazliet savādāk uz šo pretinieku skatījāties. Nu jā, protams, arī tas, bet tomēr mēs koncentrējamies paši uz savu spēli, zinām savu spēku, to, ka mums ir laba komanda un tāpēc mums jāizcīna uzvaras. Citreiz tās nāk smagāk, citreiz vieglāk, bet šoreiz bija smaga uzvara, un citreiz smaga uzvara ir labāk nekā viegla uzvara. Kā pašam nākt uz maiņu, tomēr centra aizsargi nav tie, kas ļoti bieži, teiksim, tā tiek mainīti, ja nu vienīgi schēmas maiņa un tā tālāk. Šoreiz Prengams savainojums un bija gatavs. Nu, es ceru, ka jā. Redzēsim, treneris izanalizēs un pateiks, vai es biju gatavs un ne, bet es savus 2 cīņas vinnēju, neatdevu pretiniekam, tāpēc visu, ko es varēju, izdarīju, tāpēc es ceru, ka es biju gatavs, apliecināju to, ka es varu ienākt spēlē arī spēles beigās, un tas nav nemaz tik viegli, bet jau tā pieredze sakrājusies, ka arī var ienākt spēlē un nospēlēt pietiekoši labi.